Sestdien, 10. maijā norisinājās ilgi gaidītais konkursa Mums pieder debesis 2014 erudīcijas fināls, kurā noskaidroti 2 jaunieši, viena meitene un viens zēns, kas jūlijā piedalīsies aizraujošās astronautu apmācībās starptautiskajā kosmosa nometnē ASV. Bet pirms stāstam par 2014. gada konkursa dalībniekiem un uzvarētājiem, piedāvājam nelielu ieskatu konkursa norisē. Ar šī konkursa palīdzību organizatori vēlas parādīt, cik aizraujoši ir mācīties inženierzinātnes un augsto tehnoloģiju specialitātes, kā arī to, cik daudz iespēju tiek piedāvāts jauniešiem, kur izvēlējušies karjeru kosmosa zinātnēs un tehnoloģiju nozarē. Kosmosa nometnē visi netop par astronautiem, bet redz, cik plašs eksakto un dabas zinātņu loks ir iesaistīts, lai kosmosā spētu aizlidot raķeti ar astronautu. Un kāds atbalsts vajadzīgs, lai astronauts spētu sazināties ar Zemi un visbeidzot laimīgi atgriezties mājās. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem šogad konkursa norise bija citādāka. Šī gada konkursa tēma bija Es, astronauts, un, lai piedalītos tajā, jauniešiem bija jāizveido līdz 10 minūšu garš video materiāls, īstenojot visdažādākās radošās idejas par un ap astronauta dzīvi. – 26. februārī konkurss tika svinīgi atklāts, sniedzot visiem interesantiem iespēju iepazīties ar konkursa noteikumiem. Pasākuma īpašais viesis bija 2012. gada nometnes dalībnieks Pauls Irbins, vienīgais latvietis, kas iekļauts programmā Mars One. Viņš aicināja jauniešus piedalīties konkursā un dalījās savā pieredzē. Atklāšanā piedalījās 2012. gada konkursa uzvarētāji Anija Korpa un Raimonds Munčs, kuri dalījās arī savā pieredzē. Čau visiem! Mani sauc Anija Korpa un Raimonds Munčs. Mēs devāmies uz nometni Mums pieder debesis. Piedalījāmies konkursā Mums pieder debesis un devāmies uz Spacecamp 2012. gadā. Un par šo visu pasākumu un konkursu es personīgi uzzināju Draugiem LV portālā, kur bija reklāmiņa un uzraksts, vai vēlēs doties uz Ameriku. Es, protams, vēlējos un tādēļ arī visu pačekoju un uzzināju par šo konkursu, izlēmu piedalīties un uzvarēju. Kā ir ar tevi? Es savukārt uzzināju par konkursu skolā, kaut kā čiloju skolā. Tad es ieraudzīju to plakātu un man uzreiz tā, ASV, jā, vajag piedalīties. Labdien, es esmu Madara. Es piedalījos, nevis piedalījos, bet es organizēju Mums pieder debesis 2013 pagājušajā gadā. Un kopā ar Paulu un Rinaldu pagājušā gada uzvarētājiem piedalījos Spacecamp Amerikā. Jūlijā devāmies. Un Spacecamp ir nometne, kas atstāja dziļu iespaidu uz cilvēku, jo tur tu piedzīvo visas neiedomājamākās lietas. Nirstī grimstošā helikoptera korpusā tiec uzšauts debesīs, tiecies ar jauniešiem no visas pasaules un daudz un dažādas lietas, ko jums pašiem ir iespējams piedzīvot, piedaloties šī gada Mums pieder debesis 2014. Līdz 11. aprīlim tika iesniegti šādi 14 darbi. Dalībnieku darbi ir tikpat atšķirīgi kā paši dalībnieki un to izpratni par kosmosu. Konkursa darbos tika izmēģināts dažādas lomas, gan parādot vēlmi izzināt visumu, līdz ar to izzināt pašam sevi kā daļu no visuma. Nakts un krītošas zvaigznes. Tas, kas atrodas tālu aiz novērojamām robežām, vilina. Vietai, no kuras uz to skaties, nav nozīmes. Nozīme ir manai gribai izzināt. Ceļš uz kosmosu ir visa izzināšanas ceļš, un tikai saskaroties tiešamībā ar tā spēku, cilvēks spēj pilnvērtīgāk dzīvot uz planētas Zemi. Gan parādot savu izzināšanas ceļu, savus iespējas, sajūtas un mērķi, pacelties augstāk par Zemi un lidot.
T-minus 20 seconds. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission, placing Earth back on the map. This masterpiece of human engineering has extended our knowledge of space and our possibilities for the future. It has made it clear of how intelligent we really are. Lidot, lai kļūtu par astronautu un dotos neaizmirstamā ceļojumā, kosmosā. Spēja uzdrīkstēties, neatlaidība un ticība sev. Kāds ir jūsu šī brīža sajūta pirms došanās šajā tik nozīmīgajā lidojumā uz kosmosu? Kā nekā tiek palaist pirmais Latvijas kosmosa kuģis? Sajūtas, es to pat īsti nevaru aprakstīt. Tas viennozīmīgi ir fantastisks. Un šobrīd man pārņems patīkams satraukums, jo man ir tas gods piedalīties Latvijā šajā tik svarīgajā misijā, Gauja 1 palaišanā. Un kā arī esmu pirmā sieviete no Latvijas, kas lidos kosmosā. Kas ar šo sfēru notiks pēc 20 gadiem? Domāju, ka vienmēr vajag tiekties uz augšu un cerēt uz vislabāko. Cilvēki visticamāk aizceļos uz Marsu un izpētīs to kārtīgi. Droši vien cilvēki panāks kaut ko tādu, piemēram, aizlidos uz Marsu un apmetīsies uz dzīvi tur. Vai arī notiks organizēta ekskursijas braucieni uz kosmiskajām stācijām, un interesantiem tiks dota iespēja pētīt kosmosa tāles pavisam no cita skata punkta. Un atceries, kosmonauts no grieķu valodas būtu tulkojums kā kuģošanas kosmosā. Tāpēc varbūt pēc 20 gadiem mēs sakāpsim kuģi un kuģosim pa kosmosu kā pa Atlantijas okeānu. Un smelsimies daudz iespaidīgākus skatu un gūsim neizmirstamās emocijas. Anatolijs Solovjovs kosmosu raksturo kā ļoti skaistu. Ir redzams daudz krāsu, labāk pamanāmas ir zvaigznes. Redzamais ļoti atgādina krievu gleznotāja Nikolaja Rēriha gleznes. Un es mums visiem nobeigumu gribu novēlēt. Mums tieši pieder debesis un varbūt maza daļiņa kosmosa, un centīsimies tiekties uz augšu, uz priekšu un tālāk kosmosā, jo tur ir tik daudz nezināma un neizpētīta. Lai tev, Renār, izdodas. Sieviete kosmosā. Šobrīd orbitālos kosmiskajos lidojumus ir piedalījušas 57 sievietes no 8 pasaules valstīm. 6 sievietes ir gājušas bojā, 3 sievietes kosmisko kuģu katastrofas, 2 mirušās. Viena no tām, amerikanietei, piešķirt astronautas nosakums pēc nāves, lai gan viņa neveica orbitālu lidojumu, jo gāja bojā jau pirmajā startā. Kāpēc tik maz? Vīrieši necieš sievietes pat uz parasta kuģa, bet kosmiskajā vēl jau vairāk. Ārsti uzskata, ka vīrieši labāk pārnes pacelšanas un nosiešanos, ātrāk pieņem lēmumus. Vīriešiem ir lielākas vēnes, aktīvāk cirkulē asinis, mazāk cieš no galvas sāpēm. Psihologi domā, ka vīriešu kolektīva nav konfliktu. Sievietes klātbūtne liek vīrietiem sacensties, jeb konkurēt. Taču sievietes ir uzturīgākas par stresu. Tas nozīmē, ka viņas der garākajiem lidojumiem. Sieviešu organismā ir mazāk dzelzs, tāpēc sievietes ir mazāk pakļautas radiācijai. Zinātnieki nav atrisinājuši šo problēmu. Sieviešu kosmonautu ir gandrīz 8 reizes mazāk nekā vīriešu, bet viņas tomēr ir. Tiem, kas vēlas lidot kosmosā, uzņemšana pastāvīgi notiek. NASA, Jurija Gagarina kosmonautu sagatavošanas centrs, Eiropas kosmosa aģentūra. Katrai mācību iestādei ir savas prasības, un tas ļoti atšķiras viena no otrās. Mēģināšu šīs prasības grupēt 5 pozīcijas. Pirmkārt, lai cik tas dīvaini nebūtu, cilvēkam jāuzvelk skafandrs, jābūt noteiktiem svara un auguma parametriem. Ja arī tu esi pilnīgs vesels, bet svars pārsniedz normu, tu nevari kļūt par kosmonautu. Nokļūt kosmosā, kur nokļuvuši tikai daži, ir ikviena astronauta sapnis. Astronautu dzīvesveids ir sarežģīts, un, lai nokļūtu kosmosā, ir cītīgi un smagi jāstrādā. Kosmosā ir tik daudz neatklātu lietu, un iespējams kādreiz kāds no konkursa dalībniekiem tiešām nokļūs kosmosā, lai pēc ceļojuma varētu mums pastāstīt par saviem piedzīvojumiem. Esiet sveicināti visi otrpus ekrāniem. Mani sauc Kārlis, un šobrīd mēs atrodamies pie Kennedy kosmosa centra ASV,
kur es jums pastāstīšu mazliet par astronautiem, to dzīvesveidu, ko vispār dara astronauti un kādēļ es kādreiz gribētu nokļūt kosmosā. Kā jau jūs noteikti noprotat, astronauti vienmēr ir bijuši tādi kā varoņi. Cilvēki, kuri bijuši tur, kur nokļuvuši vien tikai daži, un tas ir kosmos. Parasti izdzirdot vārdu astronauts, pirmais, kas ienāk prātā, ir cilvēks, kurš ceļo kosmosā. Taču ko viņi tur īsti dara? Visbiežāk astronauti sūta kosmosā, lai savāktu kādus noteiktus paraugus. Piemēram, mēness virsmas paraugu vai varbūt kādu noteiktu asteroīdu paraugu. Taču paraugu vākšana nav viņa vienīgais darbs. Viņu uzdevums ir arī uzstādīt un pieregulēt kādu satelītu. Jo, kāds gan mēs būtu bez satelītiem, nebūtu mums telefons, jo bez telefona mēs esam kā bez rokām. Tā kā paldies jums, astronauti! Labdien! Sakiet, vai jums ir kāda mikrosekunda laika, lai es varētu jūs nointervēt? Jā, īstenībā ir, kamēr ceļamies līdz 200. stāvam. Sakiet, kā jūs sauc un ar ko jūs nodarboties šajā kosmosa izpētes centrā? Mani sauc Artūrs un es esmu astronauts. Tuvākajā laikā es lidošu uz ārpus Saules sistēmas, izpētot pa ceļam tās planētu. Visi zina, pašlaik tiek runāts par došanos dzīvot uz Marsa un veikt pētījumus tieši tur. Tāpēc es šodien izvēlējos runāt par tēmu, kādus augus būtu vislabāk audzēt uz Marsa. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi izvēlēties vislabākos augus, kurus audzēt uz Marsa, jo tos varētu izmantot gan uzturā, gan arī pieņemsim ķermeņa kopšanā, jo, manuprāt, tas ir arī ļoti svarīgi rūpēties par savu ķermeni. Ik viens konkursants, izstrādājot savu darbu par tēmu Es astronauts, ir devies kosmosa misijā, lai izpētītu, noskaidrotu un gūtu zināšanas par un ap kosmosu. Par visiem darbiem skatītāji balsoja tiešsaistē. Tāpat tos izvērtēja žūrija no Rīgas Tehniskās universitātes, Ventspils augstskolas, Ventspils augsto tehnoloģiju parka un 2013. gada uzvarētāji. 30. aprīlī tika paziņoti rezultāti. Skatītāju balsojumā šī gada favorīti bija Jānis Miķelis Akmentiņš ar 4211 balsīm un Kitija Kuduma ar 3281 balsi. Savukārt žūrijas vērtējumā favorīti bija Kārlis Kristaps Lodziņš un Zane Ozoliņa. Tomēr par galveno balvu bija iespējams sacensties tikai 11 finālistiem. Un tā, 10. maijā norisinājās ilgi gaidītais konkursa fināls. Tajā tika pārbaudīts jauniešu zināšanas, erudīcija, attapība un loģiskā domāšana. Fināls norisinājās 3 kārtās. Pirmā kārta bija komandas darbs 60 sekundēs. Tajā komandai bija jāvienojas par vienu no 4 piedāvātajiem atbilžu variantiem. Jautājums bija sagatavojuši konkursa atbalstītāji, žurnāls Ilustrētā zinātne un observatorijas Stārspējas Suntažos. Otrajā kārtā komandām bija iespēja parādīt savu tehnisko domāšanu, izveidojot drošu nolaišanās kapsulu olai, tehniski radošajā darbnīcā Cālis kapsulā. Laiks mums ir palicis apmēram 3 minūtes, tā kā 3 minūtes laiks ir pagājis. Kāds mums teica kaut ko iepirkt, izstāst prieks no darbiem, jums ir izdevies. Dīvaini ir tas, ka punktu skaits pirmajām 3 vietām ir pilnīgi identisks. Tas ir pirmajām 3 vietām tiešām ir identisks, un man ir Oskars Raudiņš ar 769 punktiem tiek tālāk. To es iesautēm, kas tiek tālāk. Ar tieši tikpat daudz, kā es pieminēju.
769 punktiem tālāk tiek arī Vitālijs Šavrēla. Noslēdzošajā kārtā, jeb superfinālā, sacentās tikai 4 finālisti ar augstāko punktu skaitu. Pirms tika paziņoti 4 superfinālisti, tika demonstrēts iepriekšējā gada uzvarētāju video par piedzīvoto nometnē. Video redzētais jauniešiem pastiprināja vēlmi iekļūt superfinālā, uzvarēt un nokļūt tur, nometnē ASV. Superfinālā gaisā virmoja saspringums, jo izšķīrās jautājums, kurš dosies uz ASV. Šeit ir 5 tēmas, kuras jūs varat izvēlēties, par kuru tēmu jūs vēlaties atbildēt uz jautājumu. Piemēram, jūs izvēlaties, ka jūs vēlaties atbildēt par Eiropas kosmosa aģentūru, un šeit jūs jāizvēlās ir jautājums. 10 punktu nozīmē, jūs atbildēsiet uz vieglāko, 20 grūtāks, 30 vēl grūtāks un 40 pavisam grūtāks. Domātāji, jūs izvēlat, jūs sakat, es gribu Eiropas kosmosa aģentūras, teiksim, 20 punktu jautājumu. Tad mēs jums nolasam jautājumu, un pareizās atbildes sniegšanai jums ir tikai 30 sekundes laika. Katram būs jāatbild uz 5 jautājumiem, tā mēs kopā mums kolēģi dalīs lapiņas ar punktiem, un kopā mēs arī izlozēsim, kurš tad beigās saskaitīsim punktus, un tad jau arī viss būs skaidrs. Skaidrs? Sīvā cīņā starp 4 finālistiem uzvarēja Estere Savicka no Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas un Oskars Raudiņš no Rīgas valsts tehnikuma. Un tā, skatītāji, mums šodien atkal ir tā lieliskā iespēja parunāt ar kādu no ārpasaules, noskaidrot kāds noskaņojums, kādu laikapstākļi un vispār, kas jauns saruna ar Esteri. Jā. Čau, Ester. Ester nav vienkārši Ester. Ester ir meitene, kas vasarā dosies uz Alabamu, lai vairākas nedēļas piedalītos kosmosa nometnē un iespējams padziļinātu savas intereses par kosmosu un saistītu savu karjeru ar astronomiju. Čau, vai taisnība? Nezinu, vai saistīti, bet, jā, tas man interesē un cerams, kaut kas no tās nometnes būs, ko es varēšu pēc tam izmantot dzīvē. Izstāst, cik sarežģīts varbūt tev kā meitenē bija šis ceļš līdz konkursu uzvarai, jo, tās tehniskās profesijas jau džekiem vairāk piestāv. Jā, tieši ar to tehnisko daļu arī sākās problēmas vienu brīdi. Bija tā, kad man bija sarunāts cilvēks, kas uztaisīs to video, jo es neko nesapratu no tā programmām vispār. Un tad mēs jau sākām taisīt, filmēt tos gabalus priekš video, un tad vienu brīdi tas, kas man palīdzēja, pateica, ka viņam nestrādā dators un ka viņš nevar man vairs uztaisīt.
Un man nācās pašai mēģināt kaut ko tur mocīt tajā programmā, bet, redz, ka beigās es pat uztaisīju arī visu to video līdz galam, tomēr. Bet es domāju, ka tā jau saknē, tu esi cienīgi doties kosmosā, ja tu spēj saskarties ar šādu netradicionālu problēmu uz Zemes, tāda neforša situācija un spēj viņu atrisināt, tad viss būs kārtībā. Nu jā, jā. Tā, īstenībā šis konkurss, daudziem, mēs arī Čalu TV viņi esam diezgan plaši atspoguļojuši, un es domāju, ka ļoti daudziem jauniešiem tas ir radījis interesi nākamgad piedalīties. Ko tu viņiem varbūt var ieteikt uzreiz, lai viņiem tas ceļš līdz balvai būtu tāds vieglāks? Nezinu, censties, ielikt tajā visu savu spēku un visu, ko tu vari. Nepadoties arī neapstāties, tak neapstājos, tad, kad man pateica, ka nevarēs uztaisīt to video, kad bija vērts neapstāties. Labi, un pēdējais jautājums, tu tā kā esi izpētījis, kas tev jāņem līdzi uz to nometni, ir kādas mantas? Tur Alabamā vispār cik grādi ir vasarā, tu zini? Es nezinu, kurus to dzirdēju, ka tur ir pie 40 grādiem, bet es nezinu, vai tā ir patiesība. Bet neatcerēju, ka vienkārši plāns drēbes jāņem. Cik grādi kosmosa kuģi iekšā? Nezinu. Atbilžu varianti nav šoreiz? Nav šitiem jautājumiem, nav atbilžu varianti. Šitie ir vienkārši zini vai nezini. Labi, paldies tev, mēs ceram, ka tu noskaidros visus šos jautājumus vasarā nometnē. Painteresējies arī pirms tam, un lai tev izdodas pārstāvēt kādreiz Latviju tur augšā, iespraust Marsā. Latvijas karogu, es domāju tā. Labi. Super, paldies tev par sarunu. Čau! Čau!